Iespējams, kādam varētu šķist, ka šajos grūtajos laikos apgūt kādu jaunu valodu ir lieka izšķērdība. Taču tie, kas domā ilgtermiņā, noteikti šādam uzskatam nepiekritīs. Padomājiet paši, valodas taču paver arī jaunas iespējas darba tirgū. Lai gan tulkošanas un valodu apmācības uzņēmums Skrivanek ir radies 90. gadu vidū Čehijā, tā filiālis tagad darbojas jau 14 valstīs, tā skaitā arī Latvijā. Pateicoties plašajam filiāļu tīklam un lielajam darbinieku skaitam, Skrivanek neatraida nevienu klientu, pat ja viņa vajadzības ir ļoti specifiskas. Valodu kombinācijas, kādas piedāvā uzņēmums, ir teju neierobežotas, turklāt pieejami arī tekstu grafiskās apstrādes pakalpojumi, kas ļauj vajadzīgo tulkojumu iegūt ātri un bez liekiem izdevumiem. Pat ja nepieciešams izstrādāt ļoti apjomīgu tulkošanas projektu, klientam būs jāsadarbojas tikai ar vienu kontaktpersonu. Šobrīd Skrivanek Latvijas filiāle piedāvā tulkojumus 110 dažādās valodās, un iztulkotā teksta korektūru vienmēr veic cilvēks, kam tulkojumu valoda ir dzimtā. Līdztekus rakstiskiem tulkojumiem tiek veikti arī visdažādākie mutiskie, piemēram, secīgā tulkošana, kad tulks noklausās runātāju teikto un tad to iztulko. Sinhronā, kad tulks sēž būdiņā un tulko runāto ar dažu sekundžu novirzi, kā arī tulkošana zīmju valodā un daudzi citi tulkojumu veidi. Tā kā Skrivanek savā nozarē ir viens no pasaulē lielākajiem uzņēmumiem, arvien tiek meklēti jauni profesionāli darbinieki – tulki, tulkotāji, korektori, redaktori un citi. Taču bez tulkošanas ir vēl kāda ļoti būtiska uzņēmuma Skrivanek darbības sfēra, bez kuras mūsdienās neviens uz karjeru orientēts cilvēks nevar iztikt. Tā ir valodu skola, kurā tiek piedāvāts apgūt jebkuru pasaules valodu. Mēs atšķiramies ar svešvalodu mācīšanas metodiku, kur mēs ļoti lielu uzsvaru liekam uz valodas funkcionalitāti. Jeb vienkārši runājot, mēs cenšamies studentus radināt nevis valodu lietot un izpildīt uz papīra, pildot dažādas aktivitātes, bet sarunāties, izspēlējot dažādas lomu spēles, dialogus, grupu darbus, diskusijas. Turpmāk arī plānojam vairāk šādas interaktīvas aktivitātes, lai vēl vairāk attīstītu šīs praktiskās runas iemaņas cilvēkiem. Pēc tam, kad cilvēks izdomājis, kādu valodu viņš vēlas mācīties un kādā līmenī tā viņam nepieciešama, ar neliela testa palīdzību tiek noskaidrots, kāds ir pašreizējais klienta valodas zināšanu līmenis. Tests netiek veikts tad, ja klients pats zina savu līmeni, vai arī viņam nav nekādu valodas priekšzināšanu. Kad zināšanu līmenis noteikts, klientam ir jāizvēlas, kādā veidā viņš vēlas valodu mācīties. Skrivanek piedāvā dažādas iespējas, gan apmācību individuāli, gan grupās, kurās ir 2 līdz 8 cilvēki. Iespējams izvēlēties arī e-mācības, kad zināšanu ieguve notiek ar datora un interneta starpniecību. Konkrēti man šī e-mācību programma patīk ar to, ka es neesmu piesieta vienai vietai un laikam. Es varu mācīties tad, kad man ir ērti. Un, protams, man patīk arī cena, jo tas sanāca daudz izdevīgāk nekā klātienes nodarbības. Patika tas, ka ir dažādi bonusi tieši no Skrivanek puses. Tās ir tāda maza prieciņa, gan bezmaksas austiņas un mikrofons, gan tā saziņa ar pasniedzēju, kas notiek jebkurā mirklī, kad man ir vajadzīgs kāds padoms, kad man ir kāds jautājums, tad es varu sazināties ar šo virtuālo pasniedzēju, kas vienmēr man atbildēs. Kad cilvēks ir izlēmis, ka vēlas valodu apgūt ar e-mācību palīdzību un noslēdzis līgumu ar valodas skolu, viņš uz veselu gadu saņem paroli, ar kuru jebkurā sev izdevīgā laikā un vietā, kur vien ir pieejams internets, var piekļūt mācību programmai. Ikreiz no jauna ieejot programmā, uzdevumi mainās un tiek saglabāta informācija par iepriekš pieļautajām kļūdām un sasniegumiem. Ar testu palīdzību pastāvīgi tiek noteikts gan zināšanu līmenis, gan arī attīstība. Visas mācību programmas licencējas Rīgas domes izglītības jaunatnes un sporta departaments. Mācību maksa Skrivanek skolā ir ļoti demokrātiska. Apmaksas veids un noteikumi tiek pielāgoti individuāli katra klienta iespējām. Jaunākie studenti valodas skolā ir 2 gadus jauni bērniņi, kuri valodas apgūst ļoti ātri un viegli. Taču valodu mācīties nekad nav par vēlu, un valodas skolā grupas tiek komplektētas nevis pēc vecuma, bet atkarībā no klientu zināšanu līmeņa, sākot no iesācējiem bez iepriekšējām zināšanām izvēlētajā valodā, līdz pat profesionālam līmenim ar konkrētu specifiku, piemēram, franču valodas zināšanas juridiskajā jomā. Katram, protams, ir savs mācīšanās temps un spējas, taču vidēji ņemot, nepilna gada laikā ir iespējams iemācīties saprast valodu un brīvi tajā sazināties. Mācību beigās katram studentam tiek izsniegta apliecība par iegūto zināšanu līmeni svešvalodā.
Starp citu, Skrivanek piedāvā arī gīdu pakalpojumus gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī aizraujošas un piedzīvojumiem bagātas vasaras nometnes bērniem. Arī tajās ir iespējams iegūt vai papildināt angļu valodas zināšanas, vienlaikus nododoties dažādām fiziskajām aktivitātēm.